Lūkojoties uz daudzdzīvokļu māju logiem, neapzināti mēs iztēlojamies tik dažādo māju sajūtu. Rosīgu darbošanos, bērnu čalas ikdienas darbus un steigu, vai arī rāmu mieru. Kādam patīk daudz gaismas logos, kādam privātums un tumša aizskari, kādam patīk siltums, cits jūtas ērti vēsākā telpā, kādam patīk mājdzīvnieki, bet citus tie kaitina. Mēs esam tik dažādi, un tik dažādu mēs veidojam vidi. Īstajās mājās cilvēkam jājūtas tā, it kā šī vieta viņu apskautu, sniedzot drošību, pārliecību, ka esi savējais, pieņemts un saprasts. Māju sajūta ir tā, kas mūs visus rosina atgriezties mājās, savās mājās, Jelgavā. Daudzdzīvokļu mājās katram dzīvoklim ir savs īpašnieks un ir būtiski, lai viņš būtu saimnieks vārda visplašākajā nozīmē, un tikpat svarīgi, lai mājas daudzie saimnieki spētu vienoties pieņemt kopīgus lēmumus, kas pozitīvi ietekmē mājas uzturēšanu. Tam gan jāvelta laiks un enerģija. Mājas sajūta nav tikai dzīvoklī, to veido apkārtējā vide, kāpņu telpa, pagalms. Māju sajūtu palīdz veidot arī attieksmi pret kopējo īpašumu un veiksmīga sadarbība ar apsaimniekošanas uzņēmumu, regulāri darbi, lai māja paliktu droša, silta, sakopta, funkcionāla un skaista. Tieši tāpēc Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde savus klientus aicina: esiet saimnieki savam īpašumam, mēs palīdzēsim. Ilūkosimies, kāda tad ir viena diena Nīpā, kā saīsināt jelgavnieki sauc šo uzņēmumu. Labrīt! Labrīt, labrīt! Steidzaties uz darbu. Kāda solās būt Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāja diena? Un kāds tad ir uzņēmums, ko nākas vadīt? Ja katru rīt mēroju šo ceļu uz darbu un katra diena uzņēmumā ir pārsteigums arī man kā vadītājam. Jāsaka, uzņēmums ir lielākais nama apsaimniekošanas uzņēmums Jelgavā. Siena nekustamā īpašuma pārvalde un kopumā mūsu apsaimniekošanā ir 409 dzīvojamās mājas, kurā ir vairāk kā 15,000 dzīvokļi, kuros dzīvo gandrīz 30,000 jelgavnieki. Es pat varētu teikt, ka tā ir puse no visas pilsētas iedzīvotāju skaita. Rūpi pilnas dienas, jautājumi, kas jārisina, jo mājas ir daudz, cilvēki ir daudz, viedokļi ir dažādi, vēlmes ir dažādas un arī iespējas ir dažādas. Tā kā diena solās noteikti būtu piesātināta un interesanta. Uzņēmumam jau 25 gadi, tātad 4. gadsimts. Vai ir sanācis iepazīties ar vēsturi, uzzināt vairāk par aizsākumiem? Faktiski par vēsturi mēs aizdomājamies tādā brīdī, kad uzņēmumam ir kāda liela jubileja. Un ja par Jelgavas vēsturi, tad jāsaprot tas, ka Jelgava bija unikāla ar savām celtnēm, kuras cieta 44. gadā, kad pilsēta faktiski tika nopostīta pa 95%, un tad sākās pilsētas atjaunošanas darbi. Staļina mājas, Hruščova mājas, socialistiskā sacensība, RAF masīvs lielais, kas tika būvēts. Faktiski pilsēta varētu teikt, ka tika uzcelt no jauna. Cik mums ir palicis Vecpilsētas iela, kur ir vecais šis te rajons, kas netika nopostīts. Arī tur mums ir objekti, arī mums ir arhitektūras pieminekļu objekti. Tā ir vēsture. Ja ejam tālāko vēsturi, tad nekustamā īpašuma pārvalde, kā uzņēmums, dibinājās pirms 25 gadiem, apvienoties 4 namu pārvaldēm un glābēju zvanam. Prieks ir par tiem cilvēkiem, kas vēl joprojām strādā pie mums pēc 25 gadu pavadītiem darba gadiem. Ja mēs skatāmies to darbinieku skaitu, kas ir nostrādājuši 25 gadus uzņēmumā, tad šobrīd mums strādā 20 darbinieki. Darbinieki strādā ne tikai administrācijā, mums arī ļoti daudz sētnieku, kas ir plašākais skaits, jo pagalmi ir jākopja. Prieks ir par senioriem, par pensionāriem, kas ir aizgājuši pelnītā atpūtā, kurus mēs arī šogad apciemojam. Tātad uzklausījām viņu viedokli par to, kā ir veicies tajā laikā, kad bija sākumi, kad nebija ne datori, ne datu bāzes. Tas viss veido vēsturi. Tā mēs nemanot jau tuvamies darba vietai, kas ir mūsu centrālais office, Pulkviešu Brieža ielā 26, administratīvā ēka. Pirmais, ko es no rīta daru, aizbraucot uz darbu, tas noteikti ir rēķini, dokumenti, akti, kas jāparakstā, kas man aizņemtu vismaz 30 minūtes no rīta, lai es iepazītos ar to. Un jums ir iespēja par to brīdi aiziet paprasīt tiem cilvēkiem, kas ir šie veterāni, kas ir nostrādājuši un kas šobrīd turpina strādāt. Tā kā
tūlītās mēs nogriežamies jau mūsu sētā iekšā, un tad uz brīdi mēs šķiramies, lai pēc tam atkal kopā iet tālāk ikdienas to darba ritmu, kas ir katras dienas pienākums. Sameklēsim uzņēmuma finanšu direktori Tatjanu Stepanovu, kas strādā jau no pašiem pirmsākumiem. Labrīt! Labrīt! Pie grāmatvežiem viņa nav? Te ir, kopā ar abām Svetām, kas klientu daļā strādā jau 25 gadus. No pašas pirmas dienas, jā. Jā, tā ir. Tātad, kurā nodaļā jūs strādājat? Mums bija 2 nodaļas. Īres nodaļa, īres un siltuma nodaļa. Tur ir saucas abonentu daļa. Kāds ir bijis finanšu direktores izaugsmes ceļš? Kā iesākāt? Pirms 25 gadiem sāku strādāt abonenta daļa par klienta apkalpotāju. Pēc 3 gadiem paliku par algu grāmatveidi un vēl pēc 7 gadiem par galvena grāmatveidi un pēc gada jau finanšu direktoru. Tad jau 15 gadus strādāju par finanšu direktoru. Kas ir tas, kas jūs notur? Klientu daļā nav viegls darbs. Darbs nav viegls, bet tomēr viņš ir interesants. Strādājam ar klientiem, un katrs klients ir Savu raksturu, ar saviem jautājumiem katrs klients nāk, ja visam ir jāpaskaidro, mēģinām tā visi jautājumi atrisināt, palīdzēt atrisināt. Kāds ir kolektīvs? Mums ļoti labs kolektīvs. Ļoti foršs. Tādi kolektīvi ir ļoti viegli strādāt. Mēs esam parunājušies. Kāds tad ir mūsu dienas tālākais plāns? Jau pēdējie dokumenti? Es teikšu parakstīt pēdējos dokumentus. Pēc tam noteikti mums vajadzētu doties uz Dobeles ielu, kur ir mūsu pārvaldnieki. Vidēji pārvaldniekam 70 mājas, tas ir pietiekoši liels apjoms un darba viņiem daudz ir. Tā kā es arī aizbraucu dienas sākumā, pajautāju, kā viņiem iet, kādas problēmas, kādas aktivitātes ir. Jāsaka, vēl arī pēcpusdienā noteikti mēs apmeklējam, mums ir Pārlielupē, Rafu masīvā, ir viena pārvaldniece un mazs birojiņš, par cik tur liels cilvēku skaits, tad mēs tur biroju esam atvēruši Pārlielupē, lai viņiem būtu ērtāk satikties, atnākt uz pieņemšanu, bet tur mēs dosimies pēcpusdienā. Tālāk mēs dienas gaitā dodamies uz mūsu otru ofisu, kas atrodas Dobeles ielā, kur strādā mūsu pārvaldnieki, ieskaitot pārvaldīšanas direktoru. Pārvaldnieki ir tie cilvēki, kas ir tiešākajā saiknē ar mājas dzīvokļu īpašniekiem, ar mājas kontaktpersonām. Viņi organizē darbus, viņi uzklausa ierosinājumus, viņi uzrauga remontu darbus, kas tiek veikti. Labrīt no rīta. Labrīt, direktori. Kā rīta junda? Viss labi. Ir ko darīt, ja? Ir ko darīt. Kopumā mums pārvaldām 409 mājas. Visa pilsēta mums sadalīta uz 6 daļām, uz 6 iecirknim. Katra iecirkni mums strādā pārvaldnieks un nekustamā īpašuma speciālists. Kopā mums 6 pārvaldnieki, tā skaita man arī ir savs iecirknis. Galvenais mums uzdevums un pamatu uzdevums ir obligāti veicams pārvaldīšanas darbības saskaņā ar noslēgtajiem pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem. Visa mūsu darbība ir vērsta uz to, lai apmierinātu mūsu dzīvokļu īpašnieku un nedzīvojamu telpu īpašnieku intereses. Mūsu palīgi ir dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonas. Viņi palīdzat mums strādāt jau no 1998. gada. 16. martā mums bija svinīgais pasākums kopā ar mūsu svarīgiem palīgiem kontaktpersonam. Arhīvā ielūkojoties, arī varat apskatīties viņu domas. Es ar lielu prieku atnācu. Jā, tas ir kopējs darbs, mēs esam tādi mazie cinīši te, vezumā, bet, protams, tam jābūt arī iekšā kontaktpersonām. Bija Covid, bija sarežģīti.
Jāsaka, nav ļaunuma bez labuma, jo šajos 2 gados arī nekustamā īpašuma pārvalde ļoti attīstījusies un nāca pretī iedzīvotājiem daudz vairāk. Mums palika vieglāk strādāt, līdz ar to mums arī atradām iespēju īstenot šo projektu, un mums ir plānos tā, ka pēc Jāņiem mums būs blakus Katoļu baznīcai atjaunot skaista, moderna māja. Jelgavā ir Latvijā pirmā renovētā 12 stāvu māja, un jūs esat tās īpašnieku kontaktpersona ar Nīpu. Ko jūs ieteiktu tiem, kas vēl šaubās? Nīpam ir skaisti viss redzams pa mājām, kāds ir energoefektivitāte, ja, un kāds ir siltumenerģijas patēriņš burtiski pa mēnešiem. Ja. Un mums jau parādās decembris, janvāris, februāris, mums ir gandrīz 2 reizes mazāks siltumenerģijas patēriņš, kā bija līdz šim. Un tas var apskatīties jebkurš Nīpa mājas lapā un atrast savas mājas energo izdevumus, ja, un patēriņu, un arī kā ir mainījies pa gadiem. Ja. Tā kā tas ir vispārliecinošākais. Nu, ko viņam novēlēt? Izturību. Ar klientiem strādāt nav viegli. Izturību un pamatīgi, un jābūt pamatīgiem nerviem. Ojojoj. Šobrīd esam pie mūsu avārijas dienesta autobusa, kas strādā režīmā 24/7, tad avārijas dienests savām mājām mēs nodrošinām nedēļas garumā, katru dienu 24 stundas strādājam 3 maiņās. Jelgavā esam vienīgais avārijas dienests, kas šādā režīmā strādā, jo ēkas ir daudz. Primārie ir mūsu klienti, tad mūsu mājas, kurus mēs apsaimniekojam, bet neatsakam arī citiem ēku apsaimniekotājiem, kurš šis avārijas dienests nav, bet tomēr prioritāte ir mūsu mājas. Tās ēkas nav tik labas, varbūt viņas tomēr ir padzīvojušas, tomēr ēkām ir vairāk kā 30, 40 un 50 gadi, avārijas rodās, un lai viņas sekmīgi novērst un radīt kādu komforta sajūtu mūsu dzīvokļu īpašniekiem, šis dienests ir nepieciešams un viņš noteikti paliks. Avārijas dienestā strādā faktiski ļoti augstu kvalificēti speciālisti, strādā ilgstoši, un ik gadus mūsu tradīcija ir apbalvot labākos darbiniekus, un katru gadu kāds no avārijas dienesta arī tiek nominēts kā viens no labākajiem mūsu darbiniekiem. Paldies par darbu, un lai gan vasara miera pilna, gan arī nākošais rudens ir atkal jauns darba cēliens, kurš mums ir priekšā un jāveic. Tā kā paldies jums, un lai veselība un veselība. Labi paveikt pārvaldnieka darbu var tikai tad, ja ir spēcīgs un profesionāls kolektīvs. Savukārt kolektīvu veido kopējs darbs, sadarbība un uzņēmuma tradīcijas, piedalīšanās sporta aktivitātēs, valsts, pilsētas un uzņēmumu svētkos. Tādi brīži noteikti saliedē un dod impulsu strādāt vēl labāk. Jāatzīst, ka viena no mūsu uzņēmuma tradīcijām ir šī sestdienas talku organizēšana, kad mēs aicinām gan mūsu apsaimniekoto māju iedzīvotājus, dzīvokļu īpašnieks, tad piekopt šo savu teritoriju, iestādīt kādu koku, krūmu. Talkojam arī savos objektos 2 gadu pēc kārtas. Mēs veicam labiekārtošanas darbus, cik ir mūsu spēkos un cik ir līdzekļi, lai radītu šo atmosfēru arī darbiniekiem, lai viņiem būtu prieks atnākt uz darbu, lai viņiem būtu patīkami strādāt tajā vidē, ko viņi paši ir sakopuši. Šobrīd mēs atgriežamies Pulkveža Brieža ielā, mūsu galvenajā ofisā, kur pie juristiem ir jāparaksta viens līgums. Arī juristiem ir ļoti liela nozīme, jo mums ir jāstrādā gan pie maksājuma disciplīnas, gan pie uzņēmuma dokumentiem, kas ir uzņēmuma līguma slēdzamie. Noteikti ir jāapmeklē klientu daļa, kas Covid laikā mums bija slēgta, mēs klientus pieņēmām attālināti, tad droši vien kādu vajadzētu parunāt ar IT puišiem, kas nodrošināja šo servisu visaugstākajai kvalitātei. Klientu apkalpošanas daļa, kā jau jebkurā uzņēmumā, tā ir uzņēmuma seja. Un pirmais, ko redz klients, tas ir klientu apkalpošanas daļas darbinieki, un esmu ļoti gandarīga un priecīga, ka manā paspārnē strādā pieredzes bagātas darbinieces, kuras strādā no pašiem pirmsākumiem, kas spēj nodrošināt kvalitatīvu, efektīvu apkalpošanu klientiem. Pa šiem gadiem daudz kas ir mainījies mūsu darbā, daudzi jauninājumi, kas ir pateicoties IT nodaļai, ir ienākuši mūsu darbā. Kā viens no jauninājumiem ļoti jaukiem, tas ir rindu kārtotais, kas ļoti disciplinē klientus, organizē mūsu darbus. Mums ir vieglāk saprast, kādi
jautājumi ir biežāk, ar kodiem jāsastopās ikdienā. Plus, kas ir izstrādāts šogad laikā, ir informatīvā sistēma, kas atvieglo mūsu darbu, klienti iespējas uzdot jautājumus, nodot skaitītāju rādījumus. Varētu teikt, daudz labas lietas pa šiem gadiem ir izstrādāts un cerams, ka tās arī turpināsies un mēs strādāsim arvien vieglāk un varēsim apmierināt klienta vajadzības. Labdien! Labdien! Klientu daļa salielīja IT nodaļu. Kā tad gājas pa šiem 25 gadiem? Kas palicis un kas mainījies? Nemainīgs ir palicis tas, ka mūsu dzīvokļu īpašnieki var uzdot jebkādu jautājumu. Mums ir jāmēģina rast atbildi vai nu norādīt, kur to meklēt. Risinājumu jebkurai problēmai, ko viņi mums var pajautāt. Mainījusies, protams, ir to pašu dzīvokļu īpašnieku attieksmi pret pārvaldnieku, pret apsaimniekotāju. Pirms 10 gadiem mēs esam uzņēmuši kursu uz interneta vidē bazētu programmu izstrādi un pielietošanu. Tādēļ mums ir pavērties tāds plašāks komunikāciju kanāls ar dzīvokļu īpašniekiem. Gan viņiem vieglāk mūs ir sasniegt, gan mums ir vieglāk viņiem kaut ko pavēstīt. Dzīves apstākļi ir spiedoši dzīvokļu īpašniekus padomāt arī vairāk par savu īpašumu, par pakalpojumu taupīšanu, par uzskaites niansēm, par arī pieņemt tos lēmumus, kas varētu viņus iespēdot arī nākotnē. Tāpēc mūsu informatīvā sistēma, kas ir izstrādāta vairāk nekā pirms 10 gadiem, ļauj to izdarīt ļoti viegli, ātri. Šobrīd to būs jādara iespējams BISā. Tā ir alternatīva, kas ir valstiski jau mums ieteikta ar likuma normām, bet mēģināsim savietot. Šis pakalpojumu klāsts, ko mēs piedāvājam, ir mainīgs. Viņš katru gadu palielinās, katru gadu aug. E-lietās ir iespējams nodot skaitītāju rādījumus, kas ir dzīvokļu īpašnieku pienākums faktiski. To mēs atvieglojam viņiem veikt. E-lietās var apskatīties savus rēķinus, gan savus, gan grenrēķinus, viņus arī samaksāt automatizēti no mūsu informatīvās sistēmas. Var uzdot pārvaldniekam jautājumus, var saņemt atbildes, var uzdot jautājumus pakalpojumu sniedzējiem un saņemt patiešu atbildes no šiem pakalpojumu sniedzējiem. Vajadzētu nākotnē varbūt samazināt papīra dokumentu apriti, bet skatīsimies, kā mēs to risināsim. Tāda mums ir ieceres un iestrādes, bet to ir jāattīsta nākotnē. Nākamā vieta, ko mēs apmeklēsim, ir mūsu renovējumās mājas. Šobrīd, kā jau es teicu, tad dzīvumais fonds ir novecojis un prieks par tiem iedzīvotājiem, kur pieņem lēmumu māju atjaunot, māju renovēt. Jelgavā tās ir daudz mājas. Šobrīd tehniskais direktors jau atrodas objektā, veic objektu apsekošanu, skatās, kā noris renovācijas darbi, kā strādā mūsu celtnieki. Tāpēc mēs dodamies uz objektu, lai paskatīties vienu no vairākām mājām, kas šobrīd Jelgavā tiek atjaunotas. Kāda ir misija un galvenais uzdevums tehniskajam direktoram? Ar ko ikdienā nodarbojaties? Ikdienā nodarbojos ar ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu organizēšanu, ar ēku atjaunošanu. Mūsu uzņēmumā ar ēku atjaunošanu esam sākuši jau nodarboties 2007. gadā, kad toreiz vēl ar vācu kolēģiem siltinājām pirmo māju, 4. līnijā 1. Nākamā māja bija Helmeņa ielā 3, kurā arī ieguva godalgoto vietu kā pirmā energoefektīvākā ēka Latvijā 2010. gadā. Toreiz mēs sākām mācīties, kā tad īsti tā renovācija notiek, un iemācījāmies, un šobrīd jau esam atjaunojuši 28 mājas. Notiek vēl 11 māju siltināšanas darbi. Tā kā mēs līdz gada beigām būsim nosiltinājuši ap 30 mājām, par ko mēs lepojamies. Ēku atjaunošana diezgan sarežģīts process. Dzīvokļu īpašnieki ir tie, kam šī māja pieder, un, protams, ka tikai viņi lemj, kas notiksies ar viņu māju. Un tāpēc viņi pieņem lēmumu par ēku atjaunošanu. Mēs esam tikai viņiem palīgs, kas palīdz organizēt visu šo pasākumu. Dzīvokļu īpašnieki ir novērtējuši šos padarītos darbus, un arī blakus māju iedzīvotāji jau skatās, un arī viņi lemj par to, ka viņiem būtu jāatjauno sava māja.
Skaidrs, ka tas darbs nav viegls arī pašiem iedzīvotājiem. Tās ir papildus saistības, papildus uzņemšanās, bet es ļoti ticu, ka kopā mēs padarīsim arvien vairāk un vairāk. Man priecē tas, kādu mēs esam padarījuši pilsētu skaistāku, bet galvenais drošāku un dzīvokļu īpašniekiem, iedzīvotājiem drošāku dzīves vidi. Noslēgumā varbūt gribu teikt to, ka mēs redzam, kāda Jelgava ir skaista pilsēta, Jelgava ir piemērota dzīvošanai, Jelgavā ir izveidota infrastruktūra, lai cilvēki varētu justies labi, lai viņiem būtu kur atpūsties. Un nekustamā īpaša pārvalde noteikti turpinās strādāt arī pie tā, lai labi iekārtot taisnu to vidi, kurā cilvēks pavada vismaz 1/3 no savas dzīves. Tās ir mājas. Mājām ir jābūt atjaunotām, nākotnes izaicinājumu mums ir ļoti daudz, attīstīsim IT lietas, attīstīsim šīs jaunās tehnoloģijas, kas ir siltināšanā, kur augt ir, kur pilnveidoties ir. Un es ceru, ka vismaz nākošos 25 gadus mēs strādāsim tikpat ražīgi un nodrošināsim šo izaugsmu pilsētai un šo izaugsmu iedzīvotājiem, kur šeit pilsētā dzīvo, lai ne tikai pilsētu vidi, bet arī tā vidi, kā jau es teicu, kurā mēs dzīvojam, būtu viņiem patīkama, lai sadarbības starp mājas apsaimniekotāju un iedzīvotājiem būtu veiksmīga. Tikai tā mēs celsim mūsu kopējo labklājību, kas ir pilsētā un arī valstī. Nepavelti uzņēmuma logo ir juma zīme. Jums, tātad latvieši, lika uz klētīm, uz rijām, uz tām vietām, kas viņiem likās svarīgi, lai tiktu pasargātas, lai tiktu aizsargātas. Tā arī mēs esam izvēlējušies šo juma zīmi, nekustamā īpašuma pārvaldes logo. Esiet saimnieki savam īpašumam, mēs jums palīdzēsim.